Gan decembrī, gan janvārī saņemtie rēķini par apkuri nevienam Carnikavas iedzīvotājiem radījuši pamatīgas galvas sāpes. Lai gan janvārī siltuma tarifs ir nedaudz samazinājies, patēriņš ir pieaudzis un par apkuri jāmaksā jau vairāk nekā 2 latus par kvadrātmetru, kamēr nosiltinātajās ēkās tikai latu. Mums vēl liela priekš šī šoka nav, tāpēc kā salīdzinājumā ar citām summām, kas ir jāmaksā par apkuri, mūsu mājai šī summa ir daudz mazāka, un tāpēc arī šī šoka nav. Lai gan tad, kad aizsākās projekts, mēs daži ar tādu pat lielu neusticību raudzījāmies uz to, bet Čuriškas kundze mums pārliecināja, un mēs piekritām, un tas attaisnojas. Jo es gan neesmu mājas apsakojis un staigājis pa mājām, bet man zināmo cilvēku mājās, piemēram, šajā mēnesī bija jāmaksā daudz vairāk par apkuri. Mums toties kādi 50 lati tikai par apkuri bija jāmaksā, citiem pat otra tik. Cik liels dzīvoklis jums ir par 50? 2 stabu dzīvoklis tradicionālais. Skolotāja Velts stāsta, ka, lai gan par kredītu ik mēnesi jāmaksā 17 latus kopā ar apkuras summu, tas vienalga ir mazāk nekā rēķini nesiltinātajās mājās. Un dzīvoklis ir silts, radiatori ir silti, un man ir gala dzīvoklis, 1. stāvs, apakšā pagrabs, es nejūtu mitrumu. Ziemā gan es arī agrāk nejūtu mitrumu, bet rudenī un tagad es nejūtu absolūti mitrumu, nejūtu un pelējumu un tās. Šoka terapija apnikusi arī Zvejnieku ielas 19. mājas iedzīvotājiem, kam tagad jau kabatā ir līgums ar Latvijas Investīciju attīstības aģentūru par ēkas siltināšanu. Tās gan nesot bijis viegli. Lijā mums ir noslēgts līgums, tālāk ar banku kredīts jānokārto. Tie ir turpmākie tagad darbi, kas ir, bet viss tas diezgan ievilkās, jo vajadzēja tomēr panākt maksimāli cilvēku atbalstu, iedzīvotāju atbalstu, kas faktiski arī ir panākts, un iedzīvotāji saprot, ka tas ir vajadzīgs, jo mūsu māja ir no 79. gada, nekāds remonts nav veikts. Viss iekārtas ir novecojušas, siltummezgla iekārtas viss ir novecojušas, un mājas fasāde arī ir nožēlojamā stāvoklī, kā saka, bez nekāda estētiskā baudījuma. Cik jums pašiem par savu dzīvokli, cik jums būs jāsamaksā? Patreiz to vēl ir precīzi grūti pateikt, tāpēc, ka to varēs pateikt tikai tad, kad būs pieņemšanas nodošanas akts, un mēs redzēsim, cik precīzi mums atmaksās Lijā. Principā tie ir 50%, un apmēram tas iznāk bez bankas procentiem 2,5 tūkstoši no 2 stabu dzīvokļa un 3,5 tūkstoši no 3 stabu dzīvokļu iedzīvot. Tas ir bez bankas procentiem. Šajā apkuras sezonā grūtības norēķināties par siltumu ir bijušas daudziem nesiltināto māju iemītniekiem. Parāds jau pārsniedz 10 000 latu. Labā ziņa ir tā, ka pieaugusi interese par māju renovāciju. Mēs jau decembrī uzsākām arī informatīvu kampaņu, gan uz rēķiniem sniedzot informāciju par to, ka var siltināt mājas, gan arī izvietojot informatīvus plakātus, avīzē, ievietojot rakstus. Un komplektā ar decembra rēķinu tiešām janvārī 7 daudzdzīvokļu mājas jau ir interesējās, kā saņemt pašvaldības atbalstu, lai sagatavotu projektus. Kāds ir šis pašvaldības atbalsts? Pašvaldības atbalsts ir tā māja, kur ir nolēmusi, kur ir pieņēmusi lēmumu īstenot projektu, saņem līdz 800 latiem projekta sagatavošanai, tehniskā projekta sagatavošanai un pārējo dokumentu, kas faktiski ir vajadzīgs katrā individuālā gadījumā. Un atbalsts ir atsevišķām pozīcijām 100% un atsevišķām 90%. Attīstības nodaļas vadītājs lēš, ka nākamajos 5 gados varētu tikt nosiltināti ap 80% daudzdzīvokļu ēku, jo vislabāk darbojas reālais piemērs. Pašlaik no 37 mājām Carnikavā nosiltinātas ir 2, bet vēl 3 māju iedzīvotāji ir pieņēmuši lēmumu par siltināšanu. Sandra Letāna, Andris Spāns, TV Spektrs.